Sveicināts! Varbūt pat ostītāji. Volvo stāsts turpinās. Šodien biju veikalā, nopirku tā krādam šādus urbīšus priekš Volvo. 8 eiro. Kniedītes. Arī tepat nezinu, cik viņš raksta. Eiro 25. Kniežu knaiples, vai kā viņas saukt, viņas maksāja 7 eiro. Baterija 4, bet tā jau nav saistīta ar Volvo. Tas dūmu detektoram mājā beidzās sāka pīkstēt, jānomaina. Uzliksim ātri urbīti un mēģināsim urbt. Tāds tīri normāls komplekts. Gan jau pa lēto, bet nu ko darīt. Šoreiz paskatīsimies, vai šeit ir rūsa. Šeit ir kniedīti, izurpsim un vienīgais grūti tikt viņā. Tās viņas pēc tam ielikt. Viens jau pagalam, nu neko darīt. Kur ir ārā. Nu ko, paņēmu nost. Nu šeit var redzēt, ka šeit ir caurums. Jā, viņš ne tikai tur, bet te. Tad burbuļojums, bet tur tālāk izskatās pat tīri labi dziļāk. Nāši ielikt tur iekšā. Kaut ko var redzēt, jā. Rūse ir, bet tā, ka viss pilnīgi sapuvis nav. Slieksnis kaut kas no sliekšņiem. Jā, vislielākā bēda šeit. Gan jau līdzīgi otrā pusē ir jāskatās, jādomā. Kā te tālāk darīt? Nu, tagad viss jā. Ja šīs kniede, šī daļa kaut kā. Kā tas sanāk šeit. Nē, te laikam tā arī jābūt. Jau ir pagājuši 10 mēneši. Nu jā, kā jāskatās, kā ir tā ir. Nezinu, vai te var kaut ko aizlipināt, ierakstiet lūdzu komentāros, bet nu, šeit esmu ieskrūvējis skrūvītis ar kniedēm. Jā, te leņķis pa sliktu, lai vienkārši pieskrūvēju, tagad viss stumžās normāli, tad viss kārtībā. Valmierā Eriksons jau asina lauzni, ar ko varētu iedzīt Volvo, bet nē, Erikson vēl ir pagru, vēl nē, vēl Volvo ripo, viss kārtībā. Kā būs nākotnē? Nezinu. Vēl bēda ir diezgan švaki sils un salona augsti, bet nu vismaz labi, ka ir salona beņķu apsilde priekšējo, līdz ar to var dzīvot daudz maz labi, bet nu jā, es nezinu, kas pie vainas. Termostats varētu būt. Iespējams, tas ir pie vainas. Bet vai tagad ir jēga viņu mainīt, jo ar sēdekļa apsildi nemaz nav tik traki. Uzvelc cimdiņus un brauc. Loks priekšējais tiek normāli apsildīts. Tā kā nezinu, pa pilsētu braucot, viņš jau gandrīz jau sāk jau tajā vidējā tajā normas temperatūrā jau un paliek siltāk, bet nu jā, diezgan tā ilgi. Iepriekš, kad braucu ar piekabi, tad gan viens mirklis, lielāka slodze laikam, un viss ir kārtībā. Tā kā nezinu, ko darīt ar Volvo. Redzēs. Volvo stāsts šobrīd turpinās, kā būs nākotnē, nezinu, bet es paskatījos iepriekš Jurkas autospeču video, filmēja video par auto pārdošanas entuziastiem. Tie laikam apvainojās, aizbraucis bija uz Jelgavu, un tie saka, Jurka, nepārdošu. Gadās arī tā. No vienas puses filmēt ir forši, bet no otras puses ir, visādi var būt starpgadījumi, bet neko darīt. Dzīve nav rožadāša. Bet man liekas, ka tas ir mūžīgi bijis un būs ar lietotu auto pārdevēji, būs arī pircēji, būs arī negodprātīgi pārdevēji, būs arī, kad vienkārši, sanāk tajā brīdī saplīst mašīna, nezinu, kaut gan pārdevējs to nav zinājums. Ir iespējams tā, jā, bet, cik es esmu pircis mašīnas, tur ir bijuši jau normāli tādi apslēpti defekti. Bet, no otras puses var teikt, ko tu gribi par to cenu, bet, jā, tur ir tāds tirgus mehānisms, jo tu esi melīgāk pārdevējs, jo tu aizēji lielākos plusos. Jo tu esi godīgāk, jo ar sirdsapziņu tev viss ir kārtībā, jo tu paliec mīnusos un nezinu, vairs tev nav ko maizi likt uz galda, tāpēc grūti pateikt. Milzonīgi paldies, ka skatījāties, ar jums kopā bija Edgars, uz drīzu tikšanos. Dzīve ir tam tumsā, mēs līdināmies.